Uzņēmums Irve jau daudzus gadus ir Latvijas lielākā veļas mazgātuva un apģērbu tīrītava. Klientu vajadzības un ērtības Irvē Alaži ir pirmajā vietā, tādēļ attīstīts plašs pieņemšanas punktu tīkls ne tikai Rīgā, bet arī visā Latvijā. Šobrīd darbojas vairāk kā 30 stacionārie un 6 mobīlie apģērbu pieņemšanas punkti, kas firmu stabili izvirza par nozares vadošo uzņēmumu. Tātad mobilais pieņemšanas punkts ir Irves zinošs Irves pārstāvis, aizbrauc pie jums, jūsu noteiktā vietā un laikā, saņem no jums netīros apģērbus un pēc tam tieši tāpatās aizved jums tīru pasūtījumu. Tas, ka Irve ir zinām visā Latvijā, gan kā ķīmiskā tīrītava, apģērbu kopšanas vieta, kā kreklu mazgāto, veļas mazgāto, vai, teiksim, starp juridiskām personām vairāk kā darba apģērbu, nomas, pakalpojumu veicējs. To nodrošinājis acīm redzot šī te divas ļoti vienkāršas lietas. Tas ir kvalitatīvs darbs un izvēloties pareizo stratēģiju visu šo garo 20 gadu garumā. Uzņēmums piedāvā klasisko perhora tīrīšanas metodi. F-tehnoloģijas ietveros metode ir līdzīga. Atšķirībā no iepriekšējās metodes tiek izmantots cits šķīdinātājs, un šis ir materiālam maigāks un ekoloģiskāks risinājums. Tāpat Irve vienmēr seko tehnoloģiju attīstībai. Regulāri tiek iegādātas jaunas iekārtas, kas ļauj gan piedāvāt dabai un cilvēku veselībai draudzīgākus mazgāšanas risinājumus, gan efektivizē uzņēmuma darbu un samazina pakalpojumu izmaksas. Irve ne tikai tīra, bet arī šuja un labo. Irve lepojas, ka ir vienīgais uzņēmums, kas veic vīriešu pletkraklu mazgāšanu un gludināšanu. Tāpat īpašs piedāvājums ir kvalitatīvu un modernu kreklu šūšana pēc pasūtījuma un pēc klienta izvēlēta fasona. Tātad Irves pamatvērtības noteikti ir Irves darbinieki, kas ir profesionāla komanda, ļoti stabila komanda, un tas jau arī nodrošina šo profesionalitāti un spēju kvalitatīvi strādāt. Otrs, tā ir ļoti individuāla attieksme. Individuāla attieksme sākot ar pašu klientu, konkrētu klientu, pret katru viņa drēbi un arī pret katru traipu. Atšķirībā no citām tīrītavām, Irves trumpis ir traipošanas māksla. Tā traipošanas māksla ir tā, ka katru traipu, tad, kad apģērbs iznāk no mašīnas, katrs apģērbs tiek rūpīgi apskatīts. Un ja tur ir kādi traipi, tad katrs traips tiek apstrādāts lokāli. Viens no veiksmes pamatakmeņiem noteikti ir tas, ka saprāta robežās tiek ievērots pamatprincips apkalpojošā sfērā, ka klientam vienmēr ir taisnība.